Es patiešām neticu, ka tas varētu būt tavs garšīgs, bet man ir jāpārbauda. Neesmu droši, es neņemšu lielo, bet mazo iepakojumu. Ja gadījumā man ļoti negaršo, tad lai man nav žēl mest ārā. Tagad man vajag šokolādi, man grūti pateikt, cik man vajag, tāpēc es katrā gadījumā paņemšu 2 šokolādes plāksnītes. Un starp citu, Rimī ir šāda te šokolāde, kas maksā tikai eiro. Eiro 0,9 precīzāk, es paņemšu 2. Tā, savai aizstāvībai man nav nejausmas, ko es daru. Te ir čipši, te ir šokolāde. Es tagad visu ielikšu iekšā bļodiņā un izkaucēšu mikroviņu krāsnī. Liekam mikrinē. Tā. Lejam iekšā čipšos. Ļoti ceru, ka man pietiks, ja es domāju, kā to labāk izdarīt. Pagaidām izskatās šādi, un tur var redzēt, ka kur ir tā šokolāde un tas čipsis. Nav pilna. Es domāju, ka mēs pamēģināsim šādi. Liekam iekšā leduskapī. Es saprastu, vai vispār šis ir ēdams. Tā, nu ir pagājuši jau vairāk stundas, un mēs beidzot attaisīsim mūsu gara darbu. Nu, smaržo jau labi. Patiesības mirklis ir klāt. Oriģināli tiktot trendā visam vajadzētu būt piepildītam. Es šo taisu pirmo reizi kopā ar jums, tā kā mums sanāca šitā. Tagad pats svarīgākais ir saprast, kā šis garšo. Šis ir kaut kas... Lūk. Ew. Pagaidiet. Ziniet, kā garšo? Iedomājieties, ka jums ir sāļā karamela. Visiem taču garšo sāļā karamela, vai ne? Šis garšo kā sāļā šokolāde. Tā čipša garša vispār nevar just. Var just tikai tādu sāļumiņu. Un tas tik labi sasauc ar to šokolādi. Es esmu šokā.